12. aprīlī noslēdzoties Vislatvijas klientu servisa kvalitātes uzlabošanas kampaņai Uzslavē labu servisu, labservis.lv sadarbībā ar galveno partneri Latelekomu apbalvoja uzslavētākos uzņēmumus 2013 dažādās nominācijās 3 kategorijās – biznesa patērētājiem, biznesa biznesam un valsts un pašvaldību iestādes. Šajā kampaņā piedalījās ap 170 uzņēmumiem no visas Latvijas. Par uzslavētāko uzņēmumu Kurzemē kļuva Teātra nams Jūras vārti. Šogad par uzslavētāko uzņēmumu Kurzemē tika atzīts Teātra nams Jūras vārti. Vai jums tur patīk? Man ļoti patīk, un es cenšos apmeklēt, reizi mēnesī vienu pasākumu. Un es uzskatu, ka ar kultūras dzīvi mums Ventspilī viss ir vislabākajā kārtībā. Jūras vārtos? Nu jā. Ir ok. Ir būts, nav slikti. Visu marta mēnesi sabiedrība vērtē labo klientu servisu un uzslavēja uzņēmumus un valsts pašvaldību iestādes portālā www.uzslavē.lv. Paralēli saņemtajām uzslavām norisinājās arī ekspertu vērtējumu. Jāsaka gan, ka es kā uzņēmuma vadītājs nekādā gadījumā negribētu lauras plūkt un sev, bet katrā gadījumā mēs esam radījuši, es domāju, savā uzņēmumā tādu vidi, kurā cilvēkam strādājot, uzturoties ikdienā, esam izslēguši maksimāli visas iespējas, lai viņš justos slikti vai būtu kaut kādas negatīvas emocijas. Es domāju, ka tas viss arī sasumējoties veido šo pozitīvu attieksmi pret klientu un jebkuru apmeklētāju. Un ko Jūras vārtiem tieši nozīmē šī atzinība? Es domāju, ka tas lieku reizi liek pašiem darbiniekiem, man tai skaitā, sasparoties, saprast, ka tas tomēr ikdienā šī attieksme pret klientu vai sadarbības partneru vai jebkuru ienākušu šeit cilvēku, ka tas lieku reizi atkal atgādina, kad ir jāatcerās par cilvēcību, par šo pozitīvu attieksmi vienam pret otru, ne tikai tādā profesionālā ziņā, bet arī kaut to ikdienas dzīvē. Teātra namā Jūras vārti par uzslavētākajām darbiniecēm kļuva Imanta un Silva. Viņas vienmēr ir izpalīdzīgas, pozitīvas un smaidīgas, atzīst kolēģi. Vai priekš jums ir svarīgi, ka esiet viena uzslavētākajām darbiniecēm šeit? Es domāju, ka tas ir katram darbiniekam patīkam un svarīgi, ja viņa darbs tiek novērtēts. Vai pietiek spēka vienmēr būt smaidīgai un pozitīvai? Pagaidām pietiek. Es domāju, ka tā uzslava ir ļoti laba un tas ir nozīmīgi gan Ventspilī, gan visam kolektīvam. Un ko priekš jums nozīmē tas, ka esiet viena no uzslavētākajām darbiniecēm šeit? Es priecājos, ka cilvēki ir to novērtējuši. Nav jau tieši viena cilvēka nopelns, bet tas ir viss kolektīva nopelns. Katrs uzslavētākais uzņēmums saņēma diplomu kvalitātes zīmi klienti mūsu uzslavē 2013, ko klienti redzēs uzņēmumu klientu apkalpošanas vietās un informēs sabiedrību par augsto servisa kvalitāti, ar ko lepoties visu turpmāko gadu. Jautājām, kas jādara, lai arī nākamgad Teātra nams Jūras vārti būtu viens no uzslavētākajiem uzņēmumiem. Grūti pateikt. Jāmazina konkurences spēks. Jāsaka tā, jo es domāju, ka mēs savu darbības modeli nemainīsim, būsim vienlīdz labi arī pēc gada un ceru, ka arī citi ņems piemēru vai kaut vai piedalīsies nekautrēties no tā, jo tāpat lasījām internetā vai kaut kur viens otrs kaut ko izteicās tā, ka tu uzprasies uz uzslavām vai kā, bet es domāju, ka tas ir gluži otrādi, ka vienkārši ir šī konkurences cīņa, ka tu spēj pierādīt to, ka tu esi labākais šī pakalpojums sniedzējs un laba servisa sniedzējs, un tur nav ko kautrēties. Kristaps Priede, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.